Labdien, cienījamie klātesošie, godātie deputāti. Sāksim attīstības komitejas sēdi. Augusta mēnesī šodien darba kārtībā jums tika izsūtīti 4 darba kārtības jautājumi. Ceru, esam iepazinušies. Jautājumi par darba kārtību. Jā, lūdzu. Edvards Šmits. Labdien, Edvards Šmits. Un jautājums par darba kārtības punktu par teritoriālu plānojumu redakcijas pilnveidošanu par pirmo punktu, un tur ir pielikumā ziņojums, ko es saņēmu vakar no rīta e-pastā 9. Šis ziņojums ir 107 lapas puses. Vai viņš bija pieejams ātrāk, varbūt es vienkārši nezināju, kur meklēt un cik ātrāk viņš bija pieejams, jo, lai kvalitatīvi iepazīties ar tik garu dokumentu, kurš man vakar bija noslogot diena, nav izdevies viss izlasīt šīs 107 lapas puses. Paldies, protams, arī viņi saņēma tajā pašā brīdī, kad jūs... Jā, vai tu esi iepazinies ar visām 107 lapas pusēm? Viennozīmīgi daļēji, bet ar pamatu dokumentā esmu iepazinies. Jautājumu, bet šobrīd attiecībā... Vienkārši vai izsūtam dokumentus šāds apjomīgs laicīgāk, vai izņemam no dienas kārtības, ļaujam iepazīties arī, ja pats neesi iepazinies pilnībā, tad varbūt ir vērts izņemt no dienas kārtības un iepazīties pilnībā. Un nākamajā attīstības komitejas sēdē ielikt šo jautājumu. Jūs precīzi pateicāt, attīstības komitejas sēdē. Domas sēde ir nākamā nedēļa. Tātad mums vēl ir pietiekami laiks, lai iepazītos, vēl diskutētu, un mums arī šodien būs iespēja diskutēt. Priekšlikums? Iekļaut nākamajās attīstības komitejas sēdē, izņemt šodien laikā. Jā, paldies. Tad varam pārēt pie balsojuma. Priekšlikums ir ņemt ārā šo darba kārtības jautājumu. Lūdzu, balsojums par. Pret. Atturās. Paldies, līdz ar to nav atbalstīts. Vai varam pāriet pie balsojuma par darba kārtības apstiprināšanu? Kurš par? Pret. Atturās, darba kārtība apstiprināta. Līdz ar to pirmais darba kārtības jautājums ir par Saldus novada teritorijas plānojuma 2. redakcijas un vides pārskatu projektu pilnveidošanu. Un ziņo Laura Zariņa Skāpste. Labdien visiem! Ar šī gada 2. jūlija nekustamā īpašuma nodaļas sēdes lēmumu Saldus novada teritorijas plānojuma 2. redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai. Ar teritorijas plānojumu dokumentāciju varēja iepazīties valsts vienotajā geotopiskās informācijas portālā, kā arī pašvaldības ēkā Striķa ielā 3. Un tātad sabiedriskā apspriešana notika no 6. jūlija līdz 26. jūlijam. Kā paredz likumdošana, bija arī sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kas notika klātienē 15. jūlijā. Avotu ielā 12 sanāksmu apmeklēja 17 dalībnieki. To vidū bija gan iedzīvotāji, uzņēmēji, gan arī pašvaldības pārstāvi. Kā paredz likumdošana, ir visas publikācijas bijušas gan laikrakstā Saldus zeme, gan pašvaldības tīmekļa vietnē. Par plānojumu 2. redakciju ir pieprasīta atzinuma, kā to paredz teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevums, un pieprasīt atzinumu no 29 institūcijām. Saņemt ir 24 atzinumi, no tiem 14 ir pozitīvi, 2 negatīvi, un pārējos ir lūgts vai veikt redakcionāls labojums, precizējums, bet daļa no atzinumos norādītajām nepilnībām, kas būtu jānovērš, patiesībā nav risināms teritorijas plānojuma jautājumos. Un 5 institūcijas nav sniegušas atzinumu. Par iesniegumiem ir plānojumi sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti 37 iesniegumi. 15 no tiem ir jau portālā latvija.lv. Visi saņemtie iesniegumi un atzinumi ir vērtēti ar pašvaldības rīkojumu apstiprinātā darba grupā. Un par to, kāds ir darba grupas priekšlikums attiecībā uz šo atzinumu un iesniegumu vērtēšanu, ir sagatavots un apkopots izstrādes vadītāja ziņojumā, kurš ir pievienots lēmumu projektam. Un šis lēmuma projekts ir izskatīts nekustamā īpašuma nodaļas sēdē pagājušajā nedēļā.
ceturtdien, un tāpēc arī, kamēr noformē šo protokolu, arī nav iespējams nemaz ātrāk jums šo lēmumu izsūtīt. Tāda ir arī tā kārtība. Es domāju, ka tur nav nekāda pārkāpuma. Un tikai vērsīšu uzmanību uz to, ka mēs neesam ieinteresēti šo plānošanas procesu kavēt, jo daudz uzņēmēju iedzīvotāji gaida, kad varēsim šo teritorijas plānojumu īstenot. Tāpēc mēs darba grupu un es kā izstrādes vadītāja tomēr cenšos darīt visu, lai šī dokumenta tālāk virzība būtu pēc iespējas ātrāk, un lai mēs varētu sākt īstenot šo teritorijas plānojumu. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, balstoties uz darba grupas priekšlikumiem, kad ir nepieciešams pilnveidot teritorijas plānojumu, otro redakciju, un attiecīgi pēc tam pilnveidot to redakciju nodot atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai. Paldies, Minējāt, ka katra institūcijas ir devuši pozitīvu atzinumu, negatīvu, noraidījuši divus, ja nemaldos, jā? Ir kaut kāds termiņš, cik katrai ilgā laikā ir jāatbild? Institūcijas pēc normatīviem aktiem ir jāatbild teritorijas plānojumu sabiedriskās apspriešanas laikā. Tātad 3 nedēļu laikā, sabiedriskā apspriešana bija 3 nedēļas, viņiem ir jāatbild 3 nedēļu laikā. Ja viņiem ir nepieciešams ilgāks laiks, viņi raksta vēstuli un lūdz pagarināt termiņu, bet tas nevar būt ilgāks par 3 darba dienām. Tas nozīmē tās 5, kas nav devuši, viņam ir... Tur arī ir punkts normatīva ir atrunāts par to, ka ja šīs institūcijas nesniedz atzinumu, tas nozīmē, ka viņām nav intereses iebildumu, un mēs drīkstam turpināt virzīties tālāk. Jā, man, Laura, ir jautājums būtībā, tu jau mazliet iezīmēja to situāciju attiecībā uz tiem objektiem, kas šobrīd ir, teiksim, tā uz pauzes, kur nevar attīstīt, arī man zinām tādu uzņēmēju, kur nevar attīstīt būtībā uz savu uzņēmēju darbību, tā skaitā arī būvniecību, tikai tāpēc, ka, šis process velkās ir. Vai zināt, cik ir šādi uzņēmumi un šādi infrastruktūras objekti, kur šobrīd stāv uz pauzes? Patiesībā tie ir ļoti daudz. Neminēšu varbūt nevienu konkrēti, bet, protams, nevienam jau nav noslēpums, ka tie, kas arī ir atkārtot rakstījuši iesniegumus, gan pirmai redakcijai, tad arī otrai redakcijai, tie ir sāpīgi jautājumi par vēja elektrostacijām. Iesniegumi ir gan tie iedzīvotāji, kur iebilst pret šiem mūsu plānojumā nodefinētajiem ierobežojumiem, un ir investori, kuri savukārt uzskata, ka mēs ierobežojam viņu tiesības attīstīt savu uzņēmēju darbību. Tātad bez vēja parkiem, protams, ir arī ļoti daudz citas lietas, kuras droši vien nav vērts arī uzskaitīt, saukt, bet varbūt par to, par cik ir apjomīgs dokuments iesniegts, to nav iespējams saīsināt, jo tāds kopsavilkums šeit tā kā nav īsti pieļaujams, jo mēs atspoguļojam savā ziņojumā pilnīgi visu tekstu. Tad, respektīvi, ko ir norādījušas gan institūcijas savos atzinumos, gan iedzīvotāju un uzņēmēju savos iesniegumos, tāpēc šis dokuments ir tik apjomīgs. Vienīgais, uz ko es varu vēl informēt, par tām tēmām, kas ir šajos iesniegumos minētas, tad ir atkārtot saņemt iesniegumu par vienu īpašuma izslēgšanu no Saldus pilsētas. Tad ir iesniegums viens par 2 īpašumu izslēgšanu no Drusciema. Daži iesniegumi ir par funkcionālās zonas maiņu, gan uz īpašniekiem piedarošās zemes, gan arī attiecībā uz pašvaldības zemēm. Protams, jau pieminētie vēja elektrostacijas būvniecības ierobežojumi no abām pusēm, gan tie, kas ir par, gan tie, kas ir pret. Un vēl ir iesniegumi arī par derīgo izrakteņu iegūs ierobežojumiem, proti, kad pēc iesniedzēju ieskatiem pašvaldība ar savu teritorijas plānojumu būtiski kavē šīs derīgo izrakteņu iegūs
jautājumu virzību. Tās ir tās galvenās tēmas. Labi, paldies. Lūdzu. Lokos Egers. Tajā otrajā redakcijā es saprotu, ka ir ieviestas tas buferzonas ainaviskiem skatiem. Un līdz ar to tās vēja elektrostacijas ir ierobežotāk var būvēt. Vai var paskaidrot, cik no tām, kas bija plānojuši tās vēja elektroparki, cik turpinās būvēt un cik dēļ tiem jaunajiem noteikumiem tā kā nevarēs vairāk būvēt? Tas ir tieši konkrēti uzņēmēji, konkrētie vēja parki? Parki tieši. Jā. Es tieši to nevarēšu atbildēt, tāpēc, ka es īsti par vēja parku konkrētajām iecerēm varbūt neatbildu. Varbūt, kad Andris varbūt to kolēģis. Jā, bet kurā gadījumā tie ierobežojumi, protams, nākuši klāt salīdzinoši ar pirmo redakciju. Jā, mēs ieviesām jaunu vērtīgu šo teritoriju, šādas vērtīgi ieceļi. Tur jau ir tā, ka īstenībā negrib skaļi par to runāt, kamēr tas ir attīstības stadijā, plānošanas stadijā. Tas nav politiski apspriežams jautājums, ko tā ir uzdevumi īsti. Jo? Jā, uzņēmēji nedalīsies šo informāciju, mēs vienkārši varam fantazēt. Nē, man jau par to, ka tagad ir ierobežots, kur vispār drīkst būvēt. Un, ja tur kaut kur bija paredzēts, tad... Viss izsniegtās būvētļaujas jau turpina šobrīd savu funkciju. Un tas, kas ir uzsākts, ņemot vērā spēkā esošos plānošanas dokumentus, tie drīkst arī turpināt un finišēt. Viņi netiks ierobežot ar jauno teritoriju. Es sapratu, ka tur pie Ezers bija tā, ka dēļ jaunajiem noteikumiem jau apgrūtināt vai pat neiespējami ir būvēt. Jā, un par to mēs arī esam saņēmuši, un mums ir iespēja iepazīties arī manā ziņojumā. Jā, ir investori, kas vērš uzmanību to, kad mēs ar savu teritoriju plānojam šo uzņēmēju darbību ļoti būtiski kavējam. Lūdzu, jautājumu. Man tāds jautājums, to, kas ir šajā ziņojumā, to mēs varam vēl turpināt iepazīties un tam līdzīgi līdz trešajā redakcijā. Bet vai ir kaut kādas būtiskas lietas, kas ir ārpus šī ziņojuma, kaut kādi plānojumi mainījušies, kaut kādām lietām? Valstiskā līmenī vai kas? Nē, bet arī tīri teritoriāli plānojumos ar pirmo un otro redakciju gan jau ir kaut kādi citi labojumi, kas nav iekļuvuši šajā ziņojumā, kas nav... Jā, kas ir pēc jūsu institīvas, vai teikt, vai ir kaut kas būtisks? Jā, ir tā, ka pamatā visi labojumi, grozījumi tiek veikti jebkurā redakcijā balstoties uz institūciju saņemtajiem atzinumiem, kā arī mēs vērtējam šos iesniegumus. Un tas, protams, ir kaut kādas redakcionālas lietas, ko mēs varbūt, lielā apjoma dēļ un dokumentu dēļ paši kā speciālisti neesam varbūt pamanījuši, bet tādas ir ļoti maz. Tā kā ir arī jurists šajā dokumentā izstrādē bijis piesaistīts vairāk tā kā no konsultāciju firmas, jurists, kas ir ļoti kompetents attiecībā par plānošanas dokumentu izstrādi visā Latvijā. Tā kā mēs paļaujamies uz viņu šo viedokli. Tas, kas atšķirībā no pirmās redakcijas otrajā bija tā kā, tā var teikt, jauns, bija tieši šie ainaviski vērtīgie ceļi, jo pēc pirmās redakcijas ierosinājuma tātad mēs vēlreiz apsekojām, apbraukājām teritorijas, Gaiķu, Lutriņu un Saldus pagasta teritorijas un atkārtot izvērtējām šo ainavisko aspektu, papildinājām ainavisko pētījumu, jo teritorijas plānojums balstās daudzi risinājumi un nosacījumi apbūvēja tieši šajā ainaviski vērtīgajā teritoriju pētījumā. Un tad, tas attiecīgi tiek iestrādāts plānojuma labos noteikumos. Un, Tad kaut kādas zonējumi varbūt ir mainījušies tikai šajās vietās. Citiem pārējiem cilvēkiem nav panikā jāskrien pārbaudīt, vai zonējums ir un īpašumam nav mainījies. Starp pirmo un otro. Jā, es sapratu,
Jā, arī, protams, bija tādi ierosinājumi, kāpēc ir veikts izmaiņas, balsoties uz kādu iesniegumu, kad vajag tā kā mainīt atpakaļ tā, kā bija pirmajā redakcijā. Mēs, protams, šādus iesniegumus izvērtējām, un ja arī būtu šādas izmaiņas, mēs tad iesniedzējam sākotnējam iesniegumam atbildēt par to. Tādā situācijā nevajadzētu būt. Vienīgais, kas varbūt tā informācijai, ka tieši pirms otrās redakcijas sabiedriskās apspriešanas pašvaldībā saņēma jaunāko, šobrīd pieejamo topogrāfisko karti, uz kuras pamata tiek izstrādāts teritorijas plānojums. Vienīgais Latvijā atļautais resurs, ko mēs drīkstam plānojumā pēc normatīviem aktiem izmantot, ir Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotie produkti, proti karti 10 000 mēroga. Mēs viņus šogad saņēmām, integrējām šajā teritorijas plānojumā, otrajā redakcijā, un tāpēc varbūt kaut kur arī izmainījās tā situācija, un tās būs atšķirības cilvēkam pirmajā redakcijā un otrajā, bet jā, tās ir pamatotas ar šo topogrāfiskās kartes izmaiņu. Topogrāfiskā karte aerofotografēšana notikusi 2002. gadā. Pēc tam viņi sagatavo šo digitālo materiālu, un, tad faktiski saka, ka tā ir situācija uz 25. gadu, bet aerofotografēšana bija 22. gadā. Tad priekšlikums ir pirms trešās apspriešanas publiski mēģināt pateikt iedzīvotājiem, ka varbūt mainījies kartogrāfiskais materiāls, lai kāds aiziet pārbaudas, kam ir interesi pārbaudas savus īpašumus vēlreiz. Pirms trešās apspriešanas. Tā skaļāk tā pateikt šo teikumu, lai cilvēki zinātu uzmanīties, jo tam varbūt liels sekas. Jā, bet kā es jau teicu, tiešām lauku zemēs šīs lauku zemju un meža zemju izmantošanas ir balstītas uz topogrāfisko karti. Jā. Un tā nav varbūt esošā izmantošanas karta, tā ir plānotā atļautā izmantošanas karta. Un vēl viens gribēju teikt, ka Edvārda priekšlikumi tā kā nebija visai pilnvērtīgi iespēja iepazīties, varbūt atlikt vai ne. Šajā gadījumā es balsoju pret to atlikt, lai ejam uz priekšu. Bet jūs parasti, ja ir kaut kas ir apstiprināts kaut kādā stadijā, tad šo jautājumu bieži vairs otrais neskat. Jā, tieši tā. Tad šoreiz es teiktu, ka jūs vajadzētu, priekšlikums ir bišķi tā kā atkāpties no šīs lietas, ja kāds varbūt tik īsā termiņā pašlaik nav pamanījis kaut ko, vai ne? Tad uz trešo redakciju strikt nenoraidīt kaut kādas priekšlikumus. Ņemot vērā šo priekšlikumu, visticamāk mēs tagad, doma lems izstrādāt trešo redakciju, tad mēs publiski nopublicēsim ziņojumu, aicināsim visus ielūkoties šajā otrajā redakcijā. Un tad, attiecīgi, trešās redakcijas gatavošanas laikā aicināt atkārtot, iesniegt iesniegumus, lai tad mēs viņus varam izvērtēt. Tad pieņemot, ka tomēr tā trešā redakcija varētu būt tā, ar ko mēs finišējam. Jo, es domāju, ka neviens ir interesēts kaut kā vilcināt šo procesu, jo veids, kā uzrunāt sabiedrību, īpašumi ir ļoti daudz, lai katru individuāli uzrunāt, tie tikai ir mēdī un mājaslapa, kur mēs varam kādā veidā uzrunāt sabiedrību. Ivars, jā. Jautājums bija saistībā ar ziņojumu iepriekš. Pēdējā kopā ir minēts par to, ka noteikumu numurs 628.2.4 nosaka, ka līdz plānošanas dokumentu un šī ziņojuma iesniegšanai pašvaldībā privātpersonai jāsniedz atbildi par sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtā priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu un ieturot atbildē noraidīšanas pamatojumu. Un tālāk sakoties, ka šajā plānošanas stadijā pirms domas lēmumu par turpmākajiem procesiem teritorijas plānām izstrādē uz iesniegumiem nav iespējams sniegt galā atbildi. Tāpēc ziņojums sagatavos vispārīgi, norādīt informāciju par viedokli, priekšlikumu turpmāko virzību. Detalizēt galā atbildi un pamatojumu būtības tiks sagatavos pēc domas
pieņemšanas. Bet es saprotu, ka ir zinām pretruna, ja, kaut kāda juridiska, tā kā no vienas puses paredz to, ka likumdošana paredz, ka iedzīvotājiem notiek, kas ir izteikuši priekšlikums sabiedriskā apspriešanā, tiek sniegta atbilde, bet mēs to atbildi nesniedzam, kamēr nav domas lēmums. Savukārt mums atkal ir šis te ļoti īsts laiks, šobrīd dots, tātad jūs teicāt, ceturtdien bija nekustamā īpašuma nodaļas sanāksme, nekur citur, nekur tas apspriests nebija, nekur nebija iespējas kaut kur iepazīties par materiālu. Kā Edvards minēja, pirms dienas mēs saņēmām šo informāciju, kā saka, ar kuru arī pilnībā, tā kā arī deputāti nevar iepazīties, vienkārši man šķiet, ka tas te ir bišķi kaut kāda pretruna un tā kā mums kaut kā būtu vajadzīgs kaut kāds bišķi ilgāks laiks, lai tomēr varētu ar šo te iepazīties. Ir kā Laura arī saka, ka tagad pēc tam būs, tā kā, ja doma apstiprinās, pēc tam būs vēlreiz varēs tā kā izteikt priekšlikums un ņemt vērā, bet es atceros, kā bija pēc pirmās redakcijas apstiprināšanas, kas bija stipri līdzīgi. Tur bija jāpacīnās, lai mēs kā deputāti ar deputātu pieprasījumiem tiktu vispār iekļauti kaut kādā sarunā par šo par teritoriālu plānu, jo mēs runājam šeit par 25 gadu dokumentu, kas būs saistošs visām pašvaldībā. Ja? Tas nav tā, ka mums tagad uzreiz ir vienā nedēļā tas viss jāņem un jādabū un apstiprināts un par katru cenu. Ja? Tas process ir bijis gan ilgi, es saprotu, ka viņš ir jāvirz uz priekšu, bet viņam arī ir jāvēlta pietiekams laiks, lai viņš tiktu izsvērts un arī atbildīgi nobalsots. Tāpēc es arī vēlreiz atkārtošu, ka es liku priekšā, ka tomēr mēs viņu ka iedzīvotājiem tiek sniegt atbildi, ja, tā kā likumdošana to paredz. Un otrs, ka mēs varam sagatavoties un pēc mēneša lemt par šo teritoriālu plānojumu apstiprināšanu, kas ir tālākai virzībai. Jā. Tā, tad par vēstulēm un iedzīvotāju informēšanu ir tā, ka iedzīvotāji visi ir saņēmuši vēstules par darba grupas viedokli. Jo šī plānošanas stadijā mēs nevaram kā darba grupa pateikt, ka tas ir galīgais lēmums, jo lem deputāti. Tad iedzīvotāji ir saņēmuši vēstuli, kāds ir darba grupas priekšlikums. Jo šobrīd tātad normatīva akti paredz, ka pašvaldība ar savu lēmumu šajā stadijā var pateikt, nē, mēs neņemam vērā nekādus atzinumus, nekādus iesniegumus, un otro redakciju stiprinām kā galīgu ar saistošiem noteikumiem. Tāpēc iedzīvotājiem nevar atbildēt tieši kāds ir domas. Jo es zinu iedzīvotājus, kas snieguši priekšlikumu, kas nav saņēmuši vēstuli par darba grupas viedokli. Vispār nekādu vēstuli izņemot to brīdi, kad ir kaut kāds iesniegums ticis iesniegts par viedokli, bet par darba grupas viedokli nav saņemts pašvaldības, kā saka, darba grupas viedoklis. Tāpēc arī es pievērsu vairāk šim punktam uzmanību un rosinu diskusiju. Es kā izstrādes vadītāji neesmu šādu informāciju saņēmusi, pie manis nav griezies neviens iedzīvotājs, ka viņš nebūtu saņēmis. Viņš jau vienkārši nezināja, kādā stadijā tas ir šitais viss process, jo viņš tā kā ļoti ātri tagad virzās priekšu. Es no savas puses, kā izstrādes vadītāja, neesmu pārkāpusi nevienu likumā paredzētos manas pienākums. Es visus esmu informējusi. Nerad ir tā problēma, kad vēstule tiek nosūtīta e-adresē. Kā paredz kārtība, kā pašvaldība izsūta šīs vēstules. Arī teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā šajā ģeoportālā arī ir sniegts viss atbildes. Protams, var izskatīt par to, kāds ir tas termiņš un līdz kuram tas ir jāveic. Bet, es domāju, ka kāds nav saņēmis atbildi, protams,
esmu aicināti griezties pie manis un jautāt, varbūt tā vēstule ir nosūtīta, ka jā, nav, nezinu, kādas tehniski iemesli dēļ. Jebkurā gadījumā mans aicinājums ir šo lēmumu virzīšanu, apstiprināšanu nesasteidzināt un Aicinājums vai priekšlikums? priekšlikums. Jā, tad mēs balsojam. Kurš par daļā priekšlikumu? Kurš par? Kā mēs definējam? Jā, Mēs definējam priekšlikumu tā, ka to neskatām tagad augusta domas sēdē, bet sagatavojamies un skatām Diskusijas varbūt vēl nav beigušās. Mums replika, to nepilsām, bet mums replika. Jā, man arī bija tieši par šī. To, ko es piekrītu Ivaram, man bija ļoti līdzīga situācija. Mēs ar Lauru sazinājāmies. Tieši arī cilvēks saka, viņš tā kā nav saņēmis atbildi, viņš nezina, kas tur notiks. Tepat laikā es Lauru sazinājām, mēs to 10 minūšu laikā nokārtojām. Un cilvēks bija ļoti apmierināts ar saņemtu atbildi. Tā kā kaut kur ir tā taisnība, bet te pašā laikā, es nezinu, kad sazinās ar Lauru, tas ļoti ātri tieks atbildi tiek sniegt. Bet ja zini, par ko sazināties, ja zini, kāds ir Jā, tā problēma, ka cilvēks tā kā nezinu, īsti baidās, nezinu, bet realitāte, es teiktu, vai cilvēki drošāk prasa, zvana, sūta un Vapkalkungs, es atvainojos, pēc šīs sapulces jums iedošu uzņēmēju telefonu numuru, uzvanat, izrunājat to, kāda ir viņa šī situācija. Tajā brīdī, kad jūs attīstības komitejas sēdes laikā sakam, nē, vēl valkam, skatām, vēl, jo šis process mums tālāk vilksies, Laura, šajā gadījumā līdz kuram brīdim mums vilksies tālāk? Nē, protams, kā jau es teicu, šis ziņojums ir manis sagatavots un tas tiek atspoguļots darba grupas viedoklis par to, vai tālāk šo procesu virzīt vai apstiprināt ar sekošiem noteikumiem otro redakciju vai turpināt un izstrādāt trešo redakciju, vai vispār visu sāk no nulles ir lēmums, ko pieņem domas deputāti. Es bišķi pārtums. Es jau neko neiebilstu par šo procesu. Es tik saku, ka cilvēks jau drošāk viņiem vajag prasīt. Vismaz man pieredze tā, ka atbildes tiek sniegts un sniegts ļoti ātrā laikā. Jā, mums ir arī dokumentu pārvaldības sistēma, kur var redzēt, kurā datumā vēstule ir nosūtīta. Tā kā, protams, ir arī cilvēciskais moments, jā, tāpēc aicinu visus pie manis griezties un noprecizēt, vai vēstules ir izsūtīts. Cits jautājums ir, kā tas process ir? Tagad apstiprinās otro redakciju. Tas nozīmē, ka kaut kādas lēmumus tā kā iespējams apstiprinās. Okay? Un, kas ir pēc tam tālākie galvenie darbi, kas vēl jāizdara uz trešo redakciju? Ja doma pieņem lēmumu pilnveidot otro redakciju, tad tiek strādāts pie trešās redakcijas. Trešā redakcija atkārtot tik nodota sabiedriskajai apspriešanai. Visiem iedzīvotājiem atkal ir iespēja ar šo dokumentu iepazīties. Normatīvi akti paredz, ka minimums ir 3 nedēļas, kad ir cik ilgam jābūt šim sabiedriskās apspriešanas periodam. Pēc tam atkal pēc trešās redakcijas sabiedriskās apspriešanas atkārtot tiek izvērtēti visi atzinumi no institūcijām, iesniegumi, ja tādi ir saņemti, un atkal tiek sagatavots ziņojums un nonāk atkal pie deputātiem par to, tad ko daram tālāk. Un tad vienkāršot sakot, ja to neapstiprina tagad otro redakciju, bet viņu izsludina atkārtošanu, tad vienkārši iespēja viņu pilnveidot tālāk. Jā, ja domas sēdē pieņem lēmumu pilnveidot otro redakciju, mēs gatavojam trešo, attiecīgi, protams, turpinās iesniegumu pieņemšanu, jo arī pēc sabiedriskās apspriešanas mēs jau esam saņēmuši vismaz 3 iesniegumus, kur cilvēki vēlās mainīt funkcionālo zonu. Tātad šajā periodā līdz trešās redakcijas sagatavošanai, ja deputāti tā lems, tiek turpināts pieņemt iesniegumus, izvērtēti, un savukārt tiem iedzīvotājiem, kuri iesniedz iesniegumus otrai redakcijai, jau šobrīd vajadzētu būt saņemšiem vismaz 2 vēstulēm. Pirmā vēstule
kā starp atbildes viņas abas ir. Pirmā par to, ka iesniegums ir saņemts, tiks izvērtēts. Otrā starp atbildi par darba grupas priekšlikumu. Jo šī brīdī, ja deputāti nobalso citādāk, mēs nevaram iedzīvotājiem apgalvot, ka jūsu iesniegums ir vērā ņemts vai noraidīts. Lūk, un tad pēc domas lēmuma vēl saņem iedzīvotāji saviem iesniegumiem trešo vēstuli par galīgo lēmumu. Paldies. Un, protams, gatavojot trešo redakciju, ir iespēja arī diskutēt tādā vai citādā sastāvā, piedoties deputātiem vai ieinteresētajiem iesniegumu iesniedzējiem. Mēs varam, protams, rīkot visādas tādas vai citādas sapulces, tikšanās, izvērtēt. Bet, kas attiecās par iesaistīšanos teritorijas plānojuma izstrādē, plānošanas labā praksa ir tāda, ka tiek nodalītas izpildvaras speciālistu funkcijas no lēmējvaras. Deputāti iesaistīšanās tieši šajā plānojuma izstrādes procesā un pie lēmuma izskatīšanas nav tā labā praksa. Tas visās normatīvajos, nevis aktos, bet vadlīnijās, ka tomēr lēmējvari ir jānodala no izpildvaras. Tas ir tas, ko arī mēs esam. Ja precizējam šo savu atbildi sniegto, tad darba grupā, kas izskata visus priekšlikumus, nav neviens deputāts. Jā, tie ir. Cik 11 cilvēki darba grupā, ja? 11 ar rīkojumu apstiprināt, viens darbinieks ir aizgājis. Mums ir plānotājs, vides speciālists, inženieri, nekustamā īpašuma speciālists, arhitekti, juristi. Šajās darba grupas sanāksmēs nepiedalās neviens no deputātiem, Jā, un tās ir arī tā kā protokolēts. Viņas ir ierakstīts, tik ierakstīts. Tad, ja es pareizi saprotu procesu, tad teritoriju plānojumu veido darba grupa, un uz darba grupas ieteikumiem deputāti vienkārši apstiprina. Vai. Deputātiem nav pienākums iepazīties ar katru konkrētu iesniegumu, katru konkrētu priekšlikumu. Par pienākumu? Nē, tā, jo viņi tāpat nevar to ietekmēt. Var, protams, ietekmēt. Kā iedzīvotājs. Es runāju par darba grupas sastāvu. Tāpēc arī mēs ar Ivaru netikām uzņemt darba grupā. Bet tika minēts šī atbildes vēstulē par neuzņemšanu darba grupā, ka mēs tiksim informēti par piedalīties diskusijās, aicināti, kur tiks lemti jautājumi par, kas skar plašāku sabiedrības daļu un novada attīstību kopumā. No šī pusgada laikā, kopš šīs atbildes, mēs neesam saņēmuši nevienu uzaicinājumu. Mums ir bijis zonas kopīgs. Kopīgs, bet tas bija tieši pirms tam. Tas bija pirms šīs atbildes vēstules tapšanas laikā, tas bija decembrī pēc pirmās redakcijas apspriedes. Jā, bet nevar teikt, ka tās nav bijušas. Nē, bet šī vēstules saņem pēc tam atbildes vēstuli. Tā bija viena un vienīgā reize, kad mēs kaut kur tikām pieaicināti pie šīs sarunas. Tad pamatā ir tā, ka darba grupa lemj darba grupa sagatavo priekšlikumus, kurus mēs apstiprinām, nevaram būtībā grozīt. Teoretiski detalizētu mēs nevaram. Par konkrēto viedokli? Protams, ka var tieši tāpēc, par konkrēto atbildi tieši tā. Jums jau tāpēc arī ir šis ziņojums sagatavots un balstoties šo ziņojumu jūs varat iesniegt priekšlikumus. Lai to varētu racionāli izdarīt, ir vajadzīgs nedaudz laiks. Bet tagad tā, mēs paņem to procesu vēlreiz pāranalizēju. Šobrīd ir lēmuma projekts par virzīšanu uz domas sēdi, par otrās redakcijas papildināšanu, veidot trešo redakciju, pareizi sakot. Trešā redakcija tiks izveidot, kur atkal darba grupa izveidos, pareizi sakot, trešo redakciju precizēs, novērsīs nepilnības, iestāžu norādītās un tā tālāk. Būs publiska apspriešana. Publiska apspriešanā, ja atkal nāks iedzīvotāju priekšlikumu vai uzņēmēji, kas ar šiem priekšlikumiem notiek? Viņi atkal tiek izvērtēti. Jā, bet ja viņi tiek iekļauti trešās redakcijas labojumā, vai tad ir vēl viena vai kā tad tas notiek tālāk, ja notiek kādas izmaiņas? Ja viņas tiek ņemtas vērā, pieņemsim šīs
publiskās, trešās redakcijas publiskās apspriešanas laikā iesniegtie priekšlikumi, ja kāds no viņiem tiek ņemts vērā. Tad ir atkārtot sabiedrību. Jā, tas tālāk, kā tas notiek procesā tālāk. Atkal tas pats, kas šobrīd, atkal ir visi iesniegumi un atzinumi tiek vērtēti. Ja tos ņem vērā vai daļēji ņem vērā un ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus, ir atkārtot sabiedriskā apspriešana. Un, ja nav nepieciešams veikt grozījumus, tad nav apspriešana. Tad trešā redakcija, tāda, kāda viņa, piemēram, trešā redakcija, tāda, kāda viņa ir sabiedriskā apspriešana, tad viņa tiek stiprināta ar saistošiem noteikumiem. Tā kā Roberts minēja par laiku ierobežoto, kāds ir paredzamais laiks no šī brīža, ja mēs nākamās ceturtdienas domas sēdē virzām otrās redakcijas papildināšanu, trešās redakcijas izstrādāšanu, kāds ir tas laiks, kas ir nepieciešams, lai šo trešo redakciju izstrādātu un nodot publiskā apspriešanai un apstiprinātu. Ja kopš pirmās ir pagājis jau 8 mēneši vismaz laiku, tad bija novembrī apspriešana, bija 9 mēneši. Jā. Ir tā, ka šajā posmā no pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas līdz otrās redakcijas sabiedriskajai apspriešanai, kā jau minēju, bija nepieciešams veikt izmaiņas, pirmkārt, balstoties šo topogrāfisko karti. Tas mums visu, jātiksmes mēnesi šo procesu. Tas bija tehnisks nepieciešamība, labi, jā, bet atmetot tehniskās nepieciešamības. Jā, arī normatīva akti mainījās. Okay. Tātad 25. gada beigās mainījās vispārējie abūs noteikumi. Ministrs kabineta noteikumi 240, kur, es teiktu, diezgan būtiski mainījās funkcionālo zonu apraksti, kur mēs bijām atkārtot spiest pārskatīt abūs noteikumus. Un atkal tās bija diskusijas. Plus vēl institūcijas, kuras sniedz atzinumus, pašvaldībai nosūtīja vēstules ar norādēm, kas turpmāk plānošanas procesā Latvijā, gatavojot plānošanas dokumentus, ir jāņem vērā. Tātad arī viņi savā darbībā konstatē kaut kādas lietas, kuras viņi iepriekš varbūt nav norādījuši, kuras mums atkal ir jāiestrādā un jāveic šīs izmaiņas. Plus tātad visu šo otrās redakcijas gatavošanas laiku mēs turpinājām saņemt arī iesniegumus, kur apkārtot bija jāvērtē, pat jārīko tikšanās, diskutēt par šiem jautājumiem ar speciālistiem, plus konsultācijas ar institūcijām. Neslēpšu, ka valsts vides dienests, dabas aizsardzības pārvalde, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir institūcijas, ar kurām nav viegli šīs diskusijas. Tas viss vienkārši ir jāņem vērā. Arī tagad gatavojot, ja jūs lemsiet gatavot trešo redakciju, mēs turpinām konsultēties ar institūcijām, jo ir lietas, kuras viņi norādījuši savos atzinumos, kuras nav teritorijas plānojumā risinājums, kuras institūcijas vienkārši norādījušas, pat vēlamā formā. Pirmkārt vēlamā, otrkārt, tas nav teritorijas plānojuma jautājums, tas ir būvprojekta jautājums. Tad mums jācenšas ar viņus pārliecināt. Konsultācijas, kas nepārtraukti notiek ar šīm, kā jūs redzējāt, tās ir cik pār 20 institūcijas, kur katra vēlās, lai šajā dokumentā būtu tas viņa teikums iekšā, tā viņa norāda. Pārrakstīt pat normatīvos aktus, likumus un kāds varbūt tāds īsumā ir galvenais iemesls, kāpēc nevaram virzīt uz galīgu apstiprināšanu otro redakciju, bet ir nepieciešams papildināt un izstrādāt trešo. Tad galvenais būtiskākais, kas neļauj apstiprināt. Daudz? Nav vienkārši. Vai pilnveidot otru, noteikti, ka otrā ir pilnveidojumi, izvērt apspriedumi, tā ir galvenredakcija. Nē, tā nevar. Kāpēc? Nē, tu nenorādīji, ka tev jāveic. Bet lēmuma projektā mums ir trešais. Es ne tikai saku, kā vēl. Nē, kas ir galvenais, kāpēc ir nepieciešamība šo te... Tikko jau minēju, kad ir institūcija pieprasīja būtībā. Jā. Tas ir galvenā atbildes. Paldies. Jā, un vēl tikai, kad šim dokumentam tiek veikts strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums. Mēs arī tālāk nekur netiksim. Jā, ar šīm institūcijām, kuras iesaistītas ir jau mans pieminētais
valsts vides dienests, dabas aizsardzības pārvalde un veselības inspekcija. Tās ir institūcijas, ar kurām mēs konsultējamies attiecībā uz vides pārskatu sagatavošanu. Un gala rezultātā valsts vides dienests gatavo šo atzinumu par mūsu sagatavoto vides pārskatu. Un tad jāpanāk ar šis kompromiss ar šīm institūcijām, lai mūsu dokuments būtu tāds, ko viņi akceptē. Un mēs dabūtu pozitīvu slēdzienu atzinumu šī strateģiskā ietekmes vidu novērtējuma procesa ietvaros. Tātad, ja mēs skatāmies lēmumu projektu tekstu, tad pilnveidot doto redakciju un vides pārvaldes projektu. Jā, jo tāpēc, kad ir. Jā. Un tātad mums tiek veidot trešā vai netiek veidot trešā? Lēmumu projektu es tur īsti vairs nesaprotu. Jo aprakstošā daļā bija tā, ka trešā tiek veidot. Jā, tāpēc, ka normatīvi akti paredz tieši lēmumu ar šādu tekstu. Pilnveidot otro, kā rezultātā rodēs trešā. Jā. Pareizi saprot. Jā. Un neņemot vērā, ja cerot, ka nebūs normatīvu aktu grozījumi un nebūs jaunas topogrāfiskās kartas atbildot uz, lai Roberts var atbildēt uzņēmējiem, cik tad ir tehniski, kurā var apstiprināt šo trešo redakciju. Aptuvens termiņš, jā. Ja mēs nekavējam procesu, mēs palasam līdz sēdē visu šo ziņojumu. Mēs esam darba grupā vienojušies, kad pēc iespējas ātrāk, cerams septembrī nodot trešo redakciju sabiedriskajā apspriešanā. 3 nedēļas. Septembrī. Jā. Jo tās izmaiņas nav tik liels veicams. Funkcionālajā zonējumā pat ļoti minimāls, bet tas, laika vairāk varētu prasīt šīs konsultācijas ar institūcijām. Tas ir 3 nedēļas publiskā, plus 3 nedēļas, kuru laikā jāatbild tām institūcijām. Ja? Nē. Vai tas ir vienlaicīgi? Vienlaicīgi, jā, sabiedriskās apspriešanas laikā institūcijas sniedz atkal visas 20 pāri. Optimistiski nomadrīgi. Man viens konkrēts jautājums pie otrās redakcijas zonējuma, kas pirmās redakcijas apspriešanā bija ļoti daudz priekšlikumi pret teritorijas pie skatu laukuma izmaiņu no kā bija zaļā teritorija, šobrīd ir, kā viņš ir zonējums daļai, kā tas oranžais saucās. Publiskā apgūves teritorija. Vai otrās redakcijas apspriešanas laikā arī bija iebildumi pret šo publiskās? Izņemot, kultūras mantojuma pārvalde ir norādījusi, ka lai šajā dabas un apstādījuma teritorijā nebūtu veidojumi publiski objekti, tirzniecības vietā pakalpojumi, kā kafejnīcas. Šī gadījumā tā pirmās apspriešanas laikā bija ļoti daudz iebildumu par šo teritorijas iekļaušanu publiskās zonēm, mainas publisko apgūves teritoriju, tomēr daļai tas ir noticis. Kāpēc darba grupa tomēr lēma, ka daļai šeit pie skatu laukuma augšā būtu nepieciešama publiska apgūve? Tāpēc, kad un arī šajā teritorijā, protams, publiskā apgūve tas nenozīmē pilnīgs visas šīs publiskās izmantošanas. Tās tiek vērtētas attiecīgi uz ietekmi uz šo kultūru vēsturisko mantojumu, uz pieminekli. Bet kāpēc atstāt vispār funkcionālā zonā publiskā būve, kad tā ieguļ satiksmes infrastruktūrai un komunikācijas, un šī ir skatu laukums, ir kā sabiedrībai iecienīta vieta, un cilvēki labprāt izmanto šo kafejnīcu, atrašanos šādās skatu platformas vietās. Jautājums, vai šī gadījumā, ja mums šajā zonā ap šo skatu laukumu un pat vēl no skatu laukuma uz ezeru pusi, kā es redzu viss dubultais platums,
tiek paredzēta publiskā būve vai publiskās apbūves rezultātā netiks sabojāts šis tomēr skats, ko saldinieki un saldus viesi bauda šeit augšā. Kā mēs to varēsim ierobežot, lai tomēr viņš netiktu aizsargts ar publiskās apbūves, tad ēkām būvēm un tā tālāk. Protams, no plānošanas aspektu un instrumentiem, kā to var darīt, tas ir, ja zonas tiek saglabāta šādi kā publiskā būve, var indeksēt šīs teritorijas un, no vislielā ministru kabinetos paredzētā izmantošanas veidu klāsta, kādas ierobežot, vai ar apbūves kaut kādiem parametriem to var regulēt. Darba grupas tātad ieskatā šeit nebūtu nepieciešams ierobežot šīs zonas. Tātad šobrīd nav nekāda ierobežojuma uzņēmuma. Šobrīd ir visi MK noteikumu kārtībā paredzēti apbūves veidi, paredzēti atļauti. Es tieši precīzi nevaru pateikt, vai 1:1 ar MK noteikumiem, bet apbūves noteikumos to visu var izlasīt, un, ja ir nepieciešams, mēs varam, protams, pārunāt. Varbūt tu var atcerēt, cik bija pirmās redakcijas laikā iebildumi par šo te maiņu no dabas teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju. Kāpēc viņi tomēr netika ņemt vērā? Attiecībā tieši par šo teritoriju. Kur ir tieši tur nebija ļoti daudz iesniegumu, varbūt 3-4, bet jebkurā gadījumā bija iesniegumi vairāk ar pašu tā kā ezeru tajā zonā. Tur ir noņemts no šis publiskais status un ir atstāts tiešām tikai gar malu. Tad šeit ir kā darba grupas skatījumi, darba grupas viedoklis ir kā vajadzīgi publiskā apbūve. Deputātu viedoklis šī brīdī netiek ņemts vērā, jo mums, kā mēs pirmīt izrunājām, galvenais ir darba grupas viedoklis, deputātiem būtu jāapstiprina. Es domāju, šobrīd jau kolēģi, mēs drīzam pāriet pie balsojumu un turpināt, tad arī attiecīgi sadarboties ar speciālistiem. Paldies. Man vairs laikam nav ko piebilst, jo šobrīd jau ir otrā redakcija bijusi, un otrās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā nav saņemti tie deputātu priekšlikumi. Deputāti un iedzīvotāji nav. Ja iedzīvotāji pirmās redakcijas laikā saņēma atbildi, ka viņi netiek ņemt vērā. Arī es personīgi saņēmu ļoti daudziem saviem priekšlikumiem, ka viņi netiek ņemt vērā. Varbūt daudz no viņiem nebija izprasti līdz galam. Tad varbūt otrajā vairs arī cilvēki neraksta. Viņi saprot, ka viņi netiek ņemt vērā. Tad šī gadījumā uz trešo rakstot mums vispār vairs nav jēgas, jo tas tā aizkavēs process, plānošanas, un tad nav arī jēgas rakstīt, ja neko šobrīd. Es atvainojos, mēs varam pāriet pie balsojuma, jo šīs diskusijas, viņas jau var par katru to jautājumu ilgt. Un Laura ir ļoti atsaucīga, un tu vari iet pie viņas un... Man jau ir tāpēc aicinājums iekļaut darba grupā mūs arī. Mums arī varam bija, kad mēs arī tos jautājumus būtu diskutējuši. Tā kā mēs netikām iekļauti, jo mēs tikai vienreiz tikām uzaicināti sarunu šī te 9 mēnešu laikā. 8. Jā, bet tas tad mums ir šī iespēja, vietā to uzdot jautājumus. Jā, bet mēs jau esam domē 15 deputāti, kuri balso. Kāpēc tu domā, ka tieši tas, kā tu uzskati, vai tur būtu vai nebūtu kaut kādam apbūvei vai zaļai zonai, ir tas pareizāk? Es uzdodu jautājumus. Jā, bet kāpēc tieši jūs būtu jāiekļauj arī Ivara darba grupā, nevis Sanci, nevis Raivi? Mēs varam par to mēs izrādījām iniciatīvu, cits neviens neizrādīja, mēs uzrakstījām iesniegumus par iekļaušanu. Jā. Tieši tāpēc. Jā, bet es aicinātu. Arī Kristīna varēja izrādīt iniciatīvu un uzrakstīt iesniegumu. Ja vēlaties. Es tomēr aicinātu uzticēties darba grupai un attiecīgiem speciālistiem. Labi, paldies, kolēģi, par diskusijām. Ja jautājumi vairs nav nekādi jautājumi, pēc tam ir iespēja, būs arī vēl turpināt ar Lauru komunicēt. Varam lūdzu balsot, kurš par virzīšanu uz domas sēdi? Var.
Priekšlikums, jā, lūdzu, Ivars Kreveļ, lūdzu noformulēt vēlreiz. Teiksim tā, ja es šobrīd saprotu, ka top 3. redakcija un tā būs tā paredzētas publisku apspriešanu uz septembri, tad es atsaucu savu priekšlikumu. Paldies. Labi. Līdz ar to balsojums par virzīšanos domas sēdi. Kurš par? Pret atturās vienbalsīgi. Lēmums atbalstīts virzīšanās domas sēdi. Otrais lēmuma projekts par grozījumiem Saldus novada pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumos un ziņo Santa Kalniņa. Labdien, cienījamie deputāti! Šis un arī nākamais lēmuma projekts ir sagatavots pēc valsts kontroles ziņojuma. Valsts kontrole attiecībā uz nekustamo īpašumu pārvaldību pašvaldībās. Ziņojums ir publiski pieejams viņa mājaslapā. Pie mums uz Saldu valsts kontroles revidenti atbraukuši nebija, bet bija samērā liels informācijas pieprasījums. Attiecīgi viņi šajā ziņojumā mūs nav piesaukuši, bet tā kā mēs bijām iekļauti viņu revīzijas tvērumā, tad viņu vīzija par to, ka mēs ieviesīsim visas labās prakses, ko viņu ziņojumā ir minējuši, tā kā ir ietverts un iepazīstoties ar viņu ziņojumu, mēs nokonstatējām, ka pie mums šobrīd spēkā esoši ir šie te Saldus novada pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumi. Savukārt viss, kas attiecās uz visiem pārējiem īpašumiem, kas nav nedzīvojamās ēkas, mums nav tā, ka mums nekā nav, mums viss ir, bet tas viss ir vai no rīkojumiem, vai no darbinieku amata aprakstos. Un, lai novērstu šo te, zinām, tādu nepilnību, ir radīti šie te, kā trešais jautājums, ir šie te noteikumi par nekustamo īpašumu pārvaldību. Papildus tam, kā mēs viņus pārvaldam, ņemot vērā valsts kontroles ziņojumā piesauktos labās prakses piemērus, mēs pa lielam vēl vienkārši pilnveidojam ar papildus kritērijiem, ko mums sniegs fakstu pārvaldnieki, iestādes un finanšu nodaļa, kas mums, teiksim, ļaus pamatotāk pieņemt lēmumus par to, kādēļ mēs kādu īpašumu atsevinām, vai pieņemam, vai nododam, jebkuru veidu lēmumu par nekustamā īpašumu, jebkādu veidu virzību. Līdz ar to arī ir papildināts, priekšlikums papildināt šo te pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumus. Faktiski iestāžu vadītāji jau šobrīd reizi gadā iesniedz informāciju par šīm te ēkām, un šī te tabula, ko viņi iesniedz, vienkārši tiks papildināta ar vēl vienu aili par ēkas procentuālo noslogojumu. Īsi pirms sēdes mēs pamanījām redakcionālu nepilnību, un mums pietrūkst burts S iestādes vadītājs, līdz ar to arī kļūda jau ir izlabota faktiski. Lūgums atbalstīt. Kā lūdzu? Arī 19. punktā redakcionāli kaut kas neiet kopā. Es šobrīd runātu vēl par otro lēmumu. Par rolēs. Jā. Otrajā mums nav noteikumi kā tā, mums tikai ir grozījumi. Grozījumi, jā. Jā, skatījumi. Paldies, Santi, jautājumi. Jautājumi pārējiem pēc balsojuma. Kurš par? Pret atturās vienbalsīgi lēmums atbalstīts virzīšanās domas sēdi. Līdz ar to arī sako trešais par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumu izdošanu. Santa? Jā, īsumā es tā kā ieskatīju iedevu, tas ir apkopojot informāciju no visiem mūsu darbiniekiem, mums bija paliela darba grupa, kā mēs faktiski to darām. Līdz ar to arī tas ir process, kā mēs to faktiski darām, plus vēl papildināts ar šiem te valsts kontroles ieteikumiem, kā to var vēl labāk izdarīt. Mēģinājām to visu uzlikt vienkārši uz papīra. Paldies, un tad jā, Edvards. Šie ir no jauna tapuši notikumi, jā? Pilnīgi jauni.
Tur mēģināju saprast un mēģināju skatīties, kas mums iepriekš ir bijis domas sēdēs. Un 10. punkts. Tas ir šobrīd. Tātad pagasta apvienības vadītājs. Tas ir gan par nomas, lauksaimniecības zemēm. Jā, viņi rīko izsoles un slēdz līgumus. Un te ir noteikts tā. Atbilstoši iestāžu nolikumos apstiprinātājiem pilnvarām, tātad tas, kas ir viņiem pilnvarās, ievērot normatīvos aktus, kas nosaka minētu nomas izsoļu organizēšanu un līguma noslēgšanas kārtību. Tātad tas ir tas, kas ir par tiem kā noteikumiem par. Un te ir pagasta apvienība vadītāji. Mums šīs te īpašuma zemes ir tikai pagastos, vai mums ir arī pilsētas teritorijas? Nē, bet te ir vispār īpašumi, te nav rastīts lauksaimniecības īpašumi, te ir īpašumi. Dodot, nodot īpašumu vai daļu nomā trešai personai. Un šeit, kas notiek mums ar pilsētas teritorijām, šeit ir pagastu apvienību vadītājiem tiesības. Bet pilsētas teritorijās mums jau ir parki, jeb arī publiskā infrastruktūra, ko mēs neiznomājam. Ir tikai apbūves gabali, kas attiecīgi tiek atsevināti. Te ir nekustamo īpašumu pārvaldības noteikumi. Jā. Tas ir nekustamo īpašumu. Jā. Izņemot ēkas un būvus, jā, ne? Tas izņemot pašvaldības esošu iestādē. Jā. Šie jau nav nekur minēts, ka tās nav arī ēkas un būvus. Attiecībā uz ēkām un būvēm ir šie te otri noteikumi, par kuru grozījumiem mēs tikko balsojām. Nē, mēs runājam par nedzīvojamām ēkām. Izņemot ēkas un būvus, kas nodots valdījumā pašvaldības padotā esošī iestādē. Varbūt tomēr var pārskatīt, ja mums ir vieni noteikumi par ēkām un būvēm, un otros ir izņemot ēkas un būvus, kas ir nodots, ne, bet tā, tad bija jāraksta vienkārši izņemot ēkas un būvus, nevis kas nodots. Nē, tur ir doma tāda, ka vēl jau ir samērā regulāra virzība ar to, ka mēs pieņemam nekustamos īpašumus, vienalga, vai tas ir no valsts vai no bez īpašnieku palikušās, kas arī var būt gan būvs, gan celtnes, gan mājas, gan dzīvokļi. Līdz ar to arī tur bija tā doma, ka šī situācija kā tāda, viņa ir nenormāli mainīga. Līdz ar to arī mēs tā kā centāmies maksimāli tā kā, plašāk to redakciju uztaisīt, lai nav tā, ka pārņemot kaut kādu bez īpašnieka, nezinu, privātu māju, mums īsti nav reglamentācijas. Labi, tad viņš ko mēs ar viņu varētu darīt? Otrā punktā apstiprinātajos noteikumos. Nē, tā būs dzīvojamā māja. Pirmie ir tieši nedzīvojamās ēkas, tad jā, mēs skatāmies. To mēs apstiprinām. Virzam otrajā punktā ir nedzīvojamā ēka. Celtas novada pašvaldības nedzīvojamā ēka pārvaldīšanas noteikumi. Un šie noteikumi tad attiecās uz? Domāts uz visu pārējo, kas nav nedzīvojamās ēkas. Jo attiecībā, teiksim, uz mūsu nedzīvojamām ēkām, kas ir nodotas pārvaldībā, vienalga, vai tie ir kultūras nami vai vēl trakāk izglītības iestādes, visas, tur jau ir savādāks princips un prasības. Sākot ar izglītības iestādēm, ar ventilācijām un to, energoefektivitātēm un visu pārējo, kas nav attiecināms uz Tad pirmo punktu liekam mierā, bet atgriežoties pie 10. punktu, es tomēr neesmu pārliecināts, ka pašvaldībai pilsētu teritorijās nav zemes, kas tiek iznomāts. Laura, es domāju, ka mums tepat varētu atbildēt, ka ir tādas zemes.
kas tiek iznomātas. Tātad šeit ir kaut kāds vajadzīgs papildinājums 10. punktā. Tie nav pagasta apvienību vadītāji, bet arī, kad ir, kas ir atbildīgs mūsu pilsētās par šiem procesiem. Kas būs tas, kas rīkos izsoles? Es nezinu, kas ir rīko izsoles. Labi. Priekšlikums. Jā, priekšlikums papildināšu mūsu sēdē, jā. Un man ir vēl viens, tā kā mums bija šis gadījums, kas mums bija decembra domas sēdē ar Kursīšu. Un šeit mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs pašvaldību vēlās sakārtot šīs lietas ar šo noteikumiem. Tad mans ir priekšlikums tomēr ierakstīt to, ko 18. decembra sēdē mums domas priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups teica, kad es uzdevu jautājumu, kurās gadījumos pašvaldības pagarina nomas līgumus, nerīkot jaunu nomas tiesību izsoli, tad Raivis atbildēja citēji. Pagājušā gadā, jo mēs esam piekopuši praksi un arī attiecīgi arī likums to atļauj pie labas pārvaldības principa un pie labas saimniekošanas, attiecīgi zemnieki, ja ir norēķinājuši ar pašvaldību un nav parādā, attiecīgi zemi tiek apstrādāt paredzētiem mērķiem un līgums tiek pagarināts bez izsoles, izskatot to komisijā. Varbūt šo nerakstīto likumu, kas tiek piekopts pašvaldībā, iekļaut šajos noteikumos. Viņš ir likums, tagad uzreiz tiešām baidos samelot, kurā normatīvajā aktā tas bija rakstīts, bet es tiešām pat personiski esmu lasījusi šīs te rindas, kurā gadījumā bez izsole. Ja es nemaldos, šis te pats izšķērdēšanas likums, bet es tiešām tagad uzreiz... Kuros gadījumos ir bez izsoles? Tieši tā, ja viņš ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgtā līgumā nosacījumus, ir pieļaujams, ka viņa līgums tiek pagarināts vēl uz 5 gadiem. Ir pieļaujams, bet kuros gadījumos tas tiek izpildīts? Pagājušās nedēļas nekustamā īpašuma tur tik palaistu uz pārdošanu īpašumu, kaut kā tur labticīgs īpašnieks ir. Labticīgs nomnieks. Labticīgs nomnieks, tik palaistu pārdodu. Pagājušā nedēļa šis notikums bija pilnīgi pretēji tam, kā Raivis visu laiku teica. Tagad nejauciet divas dažādas lietas. Nomas tiesības? Jā. Vai atcerināšanas? Nomas tiesības un palaid uz pārdošanu. Pagaid, ja ir ierosinātais, tad uz atcerināšanu mēs laižam. Nebija ierosinātais, pašvaldība ierosinātā. Nē, nekustamā īpašuma, kāds ir ierosinātājs ir, nestācies. Kur ir, es nesapratu. Vai visos gadījumos, vai tas ir iespējams kontrolēt, jo vēl ir bijuši gadījumi, kad netiek pagarināts nomas līgums automātiski. Es nevaru, bet es nezinu. Pagājušā nedēļa. Varbūt, ka ir vērts, jo tomēr ietvert šajos noteikumos, tad arī... Likumu nevar... Nē, likumu nevar ietvert, bet tas ir... Nosacījumi, pie kuriem pašvaldības attur tiesības nepagarināt līgumu. Jā. Jeb otrādi. Kad no domas attiecība pašvaldība pieņem lēmumu, kad šīs īpašums ir atcelts. Tas ir atkal cits. Tāpēc, ja mēs šāds noteikums izstrādājam, varbūt būtu vērts to ietvert iekšā, ka mēs ieliekam, jā, ir ierosinātājs un, kādos gadījumos, jo tomēr tam nomniekam arī ir būtiski ilgtermiņā šo īpašumu uzturēt. Ja viņš zina, ka tas viņam ilgtermiņā, viņš var veikt ielabošanu un tā tālāk. Ja viņam ir tāda neskaidrība par nākotni, tad arī tā saimniekošana. Tad, ja viņš ir šo iekļauj, tad automātiski tu pasaki, ka, ja viņš izpild nosacījumus, mums pašvaldībām nav nenotiektais atseviļināšana. Jā, bet pagājušajā nedēļā bija gadījums. Nē, es atceros. Uzdevu jautājumu, vai sazinājās ar uzņēmumu, un atbildi bija vienkārši, kāpēc mums viņam jāzvan. Tātad uzņēmējs nebija sazinājās. Bet palaid uz pārdošanu. Pagājušajā nebija gadījums. Tas jau nav vienīgais, ir arī, kad tiek rīkotas nomas tiesību izsoles. Kaut arī iepriekšējais nomnieks ir laicīgi norēķinājies un tā tālāk. Es tur konkrēti nesaukšu gadījums, bet ir tā. Tas ir kaut ko jāaprakst, lai visi nomnieki zinātu savas tiesības, jo ne katrs lasa likumu. Ja drīkst, šīs te pašas valsts kontrolas revīzijas rezultātā, bija valsts kontrolē jāiesniedz rīkojums par tām mūsu darbībām, ko mēs plānojam veikt ar konkrētiem termiņiem.
Un viss cits starpā, es tagad baidos samalot, pieļaut, tas bija līdz 1. janvārim, mēs apņēmāmies veikt papildinājumus šīs te, tur gan citā jautājumā, bet ir plānots sagatavot grozījumus un papildinājumus šīs te pašvaldības privatizācijas, nekustamo īpašumu un tā tālāk komisijas nolikumā. Un es tā klausoties, domāju, ka tas ātrāk varētu būt šīs te nolikuma jautājums, kurā gadījumā viņi virzīja nevirza jautājumu par atsevišķinu. Jo, šos grozījumus, teiksim, pēc šiem dokumentiem tiks gatavot grozījumi šajā te nolikumā. Tur varētu būt nosacījumi. Šais nolikumā varbūt, kad būtu vērts iekļaut to, ko iepriekš es esmu dzirdējis no domas vadības par to, ka zemes līdz 10 hektāriem tiek nodots atsvināšanai, virs 10 hektāriem netiek nodots atsvināšanai tam. Ja tas ir kaut kur domē nerakstīts likums, tad šī ir tā iespēja viņš šeit iekļaut. Un šādi tāda ilgtermiņa stratēģija, lai arī būtu saprotams, kāpēc tas tā ir, kāpēc tas tiek darīts. Lai nebūtu izņēmumi, ka vienā vietā zeme virs 10 hektāru tiek atdot atsvināšanai, citā nē. Pamatojoties uz kaut kādu nerakstītu likumu, tad šeit ir iespēja to ierakstīt. Kas ir tas, ko es nesaprotu jūsu priekšlikumu? Priekšlikums ir iepriekš ir minēts, ka zemes līdz 10 hektāriem tiek nodots atsvināšanai, virs 10 hektāriem netiek nodots atsvināšanai. Vai 5 hektāri, es nezinu, šo robežu neatceros no daudz. Nav tāds vairs, ne? Visu laiku ir tāds. Ivars, lūdzu. Ivars Skardals, jā, es tikai gribēju papildināt to, ko Edvards pacēla to jautājumu, jo man arī lasot šo noteikumu projektu radās uzreiz jautājums, vai ir kaut kādi principi, vai ir kaut kāda stratēģija, kā šie lēmumi tiek pieņemti, no kā vadās pagastu pārvaldu vadītāji, iestāžu vadītāji, virzot jautājums, vai tas ir attiecībā uz lauksaimniecības zemēm, vai tas ir uz dzīvojamo fondu, respektīvi, ko mēs vispār mēģinām tikt vaļā no dzīvokļiem vispār, vai tomēr mums ir kaut kāds fonds, kas jāsaglabā, piemēram, jauniem speciālistiem, respektīvi, kā visaptverošas vadlīnijas, kas ir pēc kā cilvēkiem, kad tik pieņem šie noteikumi, pēc kā viņi var vadīties un tos īstenot. Jo man šķiet, ka tie nav skaidri definēti šeit. Tik, cik es esmu rastošos noteikumus runājuši kopā ar šī tā nekustamā īpašuma pārvaldības cilvēkiem, tad es saprotu, ka 99,5% gadījumu visi dokumenti, kas nāk uz domas sēdi, tur visur ir bijis šis te tiesīgais, vai arī ierosinātājs, vai kaut kas tam līdzīgs, ka viņi nav spējuši tik tālu tikt, lai, teiksim, pārstrādātu tos īpašumus, kas mums faktiski ir. Nav tādu skatu domas sēdi, ir daudz īpašumu nopietni tiesībās. Personas, kas iet uz izsoli. Es vairāk par to, ka mums ir virzīts process, respektīvi, mēs arī valsts kontrolas ziņojumā taču bijis tām pašvaldībām, kas visvairāk pārdot nekustamo īpašumu. Un vienkārši ir, man prasītos, esmu redzējis skaidrs vadlīnijas, pēc kā mēs vadamies novadā realizējot tos nekustamos īpašumus. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas politika būtu jāizstrādā novadā. Un tad varētu pakārtot izstrādāt novadā. Tieši tā. Varbūt sākam ar visu dokumentu un tad grozam šo vai izstrādājam šos dokumentus. Jā, šobrīd ir izstrādāts projektu fāzē, ņemot vērā šos valsts kontrolas noteikumus, kritēriju, kādā veidā šī komisija plāno turpmāk, pirmkārt apkopojot šo te noteikumu pievienoto informāciju. Līdz ar to arī vairāk ir pamatojums komisijas lēmumu par to, ko mēs iznomājam vai ko mēs virzam. Un ir aprakstīts vienkārši kā kritēriji. Viņus tā kā, mēs bijām vienojušies par to, tā kā tas ir komisijas iekšējais dokuments, tad viņš tā kā nav gluži ar domas sēdi stiprināts. Kā veids. Jā, tad kurā komisijā tas ir šeit? Nekustamā īpašuma atsvināšanas komisija.
publiskā manta. It kā iedzīvotājiem būtu jāzina, kāds ir nostādnes. Es ļoti labprāt iepazītos ar šiem kritērijiem, vai iespējams to izdarīt uz domas sēdē. Jā, kolēģi, tātad šobrīd, jā, nav konkrēti priekšlikumi. Mēs varam pārēt pie balsojuma. Es no savas puses atņemos papildināt šo 10. punktu. Jā, papildinām un tad uz domas sēdi arī vērtējumu arī attiecīgi. Paldies, Sandra. Lūdzu, pārējiem pie balsojuma. Kurš par virzīšanu uz domas sēdi? Jā, tad domas sēdi tika sagatavoti. Pret atturās lēmuma projekts atbalstīts virzīšanai uz domas sēdi. 4. lēmuma projekts ir par grozījumiem Salas novada pašvaldības Jaunlutriņu Lutriņu Šķēdes pagasta apvienības pārvaldes nolikumā un ziņo Valdis Dīriņš. Labdien, cienījamie deputāti, sagatavotais lēmuma projekts ar vienu izmaiņu Jaunlutriņu Lutriņu Šķēdes apvienības pārvaldes nolikumā un konkrēti Lutriņu pārvaldes administratīvajā teritorijā esošā pagastu pārvaldes administrācija turpmāk darbosies, vienkāršā valodā, kā Eduards pagājušajā mēnesī teica, bijušās Lutriņu pamatskolas ēkā. Līdz ar to ir nepieciešams grozīt pārvaldes nolikumu, norādot oficiāli juridisko jauno adresi skolas iela 1. Paldies! Paldies, Valdi. Jautājumi? Priekšlikumi nav. Pārējiem pie balsojuma, kurš par virzīšanu uz domas sēdi par pret atturās lēmuma projekts atbalstīts virzīšanai uz domas sēdi. Paldies, kolēģi! Līdz ar to domas sēdi noslēgusies. Attīstības komiteja.